šovakar kārta LV Florbola līgas spēlē, kura savā starpā sacensties turnīra tabulas kaimiņienes Lielvārda Fatpipe un Cēsu Lekrings. Otrajā maiņā aizsardzībā Bruno Beķers un Mārtiņš Mužnieks, kuriem attiecīgi 7. un 25. numurs metiens no distances Rīsmaņa izpildījumā, un atliek šo bumbiņu vārtos raida Miķelis Koknesis Rops, un nospēlētas 44 sekundes, un esam jau pieredzējuši pirmos vārtus, tā kā vēl nejaudāja pat iepazīstināt ar komandu sastāviem. Beķeris ar apmalu uz priekšu Puriņam, Edgars pagarina aizvārta iespēle Giņko Lisovska metiens. Lielā ātrumā Berkolts dodās pāri visam laukumam, metiens, ar kuru tiek galā Puzuls. Bīstama epizode un karstais Markus Nazarovs. Ar to pusi raida bumbiņu vārtos uz mirkli pazaudē Nazarovs Cēsu komandas aizsargi, un Nazarovs, kuram vakardien 3 precīzi metieni, arī šodien gūsta vārtus. Bīstama epizode, nav vārtu gūms pēc poļa metiena, vārtu staps pēc Matīsa metiena. Un Dzāls pārķer bumbiņu 1-4. Tiek viņš garām Klāvam Kasparam un gūsta vārtus. Kaspara vārtu gūmu Emīlam Dzalbam. Var teikt, bezcerīga situācija. Viņš tur viens zilā formā tērps puika skrien cauri aizsardzībai. Viss sarkans, bet kaut kā Berkolts Gušķām. Gušķa pret Paulovu. Laba piespēle. Ķērpēm tālāk uz pretēju malu Makleram. Rudolfam jāmet vārtos, bet un šeit Stukāns uz noteikumu pārkām robežas, Filpa gan klusē, bet Beķerim tas netraucēja aizskriet pa kreiso malu un iemest bumbiņu vārtos. Kļūdījās šoreiz Kārlis Stukāns. Un Bruno Beķers no vārtiem līdz vārtiem, vai no krasta līdz krastam. Mužnieks var mest Mārtiņš, bet piespēlē Puriņam, jo Puriņam ir labāks metiens nekā Mārtiņam un Mužniekam. Un Puriņš met bumbiņu vārtos arī nosvin kārtīgi paprovocējot Lielvārdas fanus un panāk 4-1. Minūte no vairākuma ir pagājusi. Tagad vēl viens mēģinājums laukuma saimniekiem. Pirmais mēģinājums beidzās ar metienu aizsarga kājās, bet kas neizdodas Blumfeldam, tas izdodas Mihailovskim. Metiens no distances un Markus Plūdums ir cauršauts. Lielvārda realizē jau kārtējo skaitlisko vairākumu. Netiek Rudolfs pie bumbiņas. Tagad ar gaļu mēģina dabūt bumbiņu vārtos cēsnieki. Stukāns skaisti ar māju kustībā spēlē Puriņu piespēlu uz labo malu Jēgeram. Žukels Blumfelds, laba pozīcija Nikam Blumfeldam, un Niks Blumfelds mēt bumbiņu vārtos. Mums ir vienu vārtu spēle maču 38. minūtē. Intriga kļūst vēl, jo lielāka jau mirkli iepriekš Jurim Sandim Jēgeram bija jāmet bumba vārtos, un ir tikai vienu vārtu spēle, un skaidrs, ka uz šīm pozitīvajām emocijām Lielvārda lūkos gūta vēl viens vārds, lai panāktu izlīdzinājumu. Mihailovskis ir ļoti tuvu tam. Un vēl viena kļūda Stukānam, un 2-1 pārējie. Puriņš met, Giņko bloķē, vēlreiz Puriņš, šoreiz meklē piespēli Lisovskim. Jēgers, asa piespēle uz Blumfeldu. Niks arī devās uz tālo vārtu stabiņu, bet nepaspēja pielikt nūju. Un jau briesmās mājnieku vārti, un Bruno Beķers gūst savus otros vārtus. Arī šoreiz pretuzbrukumā. Tikai atšķirība tā, ka pirmajā reizē viņš pats izgāja pa kreiso malu un pārspēja Puzulu. Tagad viņš pieslēdzās uzbrukumam un sagaida Edgara Puriņa. Vēl minūte ar mazu astīt vairākums Lekringām. Laba iziet diagonāla no Zvīņa uz Puriņu. Nu, Puriņš ir pamatīgi uzvilcies šodien pēc savu pirmā vārdu gūmu. Kaitināja viņš Lielvārdas līdzutējs. Nu, un tagad vēl visnotaļ izteiksmīgu žestu. Bet tagad gan var sanākt pretuzbrukumam. Un metiens un bombiņu vārtos skaitliskajā mazākumā. Miķelis Koknesis Rops mazākumā met bumbiņu vārtos, panākot 7-3 pirmo reizi
4 vārtu pārsvars Lekringam pavirša Lielvārdas florbolista piespēle. Rops nolasa situāciju. Ja izdodas izmantot tagad ātri viena vīra pārsvaru laukumā, tad vēl situācija nav tik bezcerīga un to uzreiz arī izdodas paveikt. Pēdējās sekundes Eglīts jau gatavs iet laukumā, plūdums atcit Blumfelda metienu, bet joprojām ar bumbiņu ir Lielvārda. Eglīts jau skrēja uzbrukumā, bet komandas biedriem nav bumbiņa. Markus Nazarovs negūst tomēr trešos vārtus šovakar. Un Rīsmanis gan gūst savus pirmos vārtus šovakar no Markusa Nazarova piespēles. Un domājams, ka liek punktu šī vakar cīņai jautājumiem par uzvarētāju spēlē. Blumfelds soļos metiens un iemet kājās Zvīnim. Olovs met bumbu uz priekšu un veiklākais tur varētu būt arī Puriņš cīņā ar 2 pretspēlētājiem. Ko tikko izdarīja Niks Blumfelds? Divatā gāja virsū vienam Edgaram Puriņam. Pēkšņi Niks izdomāja, necīnīšos ar Edgaru Puriņu, skriešu uz maiņu, lai ietu vārtos vārtsargs. Lekrings izcīna otro uzvaru pēc kārtas LV Florbol līgā, šoreiz ar 9-4 pieveica Lielvārdi.